Sveicināti agronomu brokastu skatītāji! Šodien epizodē es ar Gati mēģināsim nosegt dažādas tēmas, kas taču uz šodien vispār ir tas aktuālākais. Gati varbūt ieskicē, ar ko taču šobrīd sezona ir, ar kādām niansēm vai ar ko viņa atšķirās no citām, vai kas ir raksturīgs tieši šajai? Jā, sveicināti! Šī sezona, man liekas, ka ir viena no visraibākajām. No raibākām tādā ziņā, ka mēs paskatāmies tieši to raibumu uz lauku, tad Latvijā lauki ir tādi kā dzeņa vēders. Un ja mēs skatāmies par reģioniem un pašas katras saimniecības, tad nevienmērības ir būtisks. Tā kā mēs veicam mērījumus, mēs esam redzējuši ziemas kviešu šī stiebrošanas laikā ar slāpekļa saturu, sākot vidēji saimniecībā viena slāpekļa saturu kviešos no 50 kg līdz dažai saimniecībai, kurai ir 90 kg vidēji iekšā. Ja mēs vēl ņemam vērā iekšēji pašā saimniecībā variācijas un amplitūdas, tad, protams, ir apgabali, kur vispār nav izdevies, bet ir no 20 līdz tādu standartu novirzīti no 20 līdz 60 kg slāpekļa saturs kviešos. Tas ir tādi vidēji, vidēji, bet tādi, kuri vēl jāstimulē un jāveicina, lai viņi augtu. Un saimniecībās savukārt, kur ir jau 80–90 kg iekšā, ar to standartu novirzi no 60 līdz pat 110. Tātad tik ražani ir 32. 33. stadijā augi sabarojušies ar slāpekli, kas savukārt atkal prasās pēc kontroles, pēc regulēšanas un pēc nepārmēslošanas, lai nepiedzīvotu problēmas. Tā kā man jau izskatās, ka gads beigsies diezgan interesanti, būs viennozīmīgi ar veldrēm jācīnās, bet tai pašā laikā būs jācīnās ar to, lai jācenšās nesastresot tos augus, kas ir pārāk vāji. Tāds šausmīgi raibi. Šis gads ir izteikti. Kāpēc? Tāpēc, kad šis lauks viens no labākiem piemēriem. Mēs tagad esam vairāk smilšainākā nogabalā uz šī lauka. Mēs esam Zemgalē, Krīmūnas pagastā, un aiziesim uz citu nostūru, kurš ir mālaināks, un tur attiecīgi redzēsim, ka kvieši ir vājāki. Un tātad mālaināks augsnes vēlāk iesila. Ar šo mitrumu daudzumu, kas tagad pavasarī bija, šī iesilšanās procesi ir daudz palēninātāk, un attiecīgi tie ir bremzējuši augu attīstību, un tāpēc tie raibumi ir pamanāmi. Visizteiktāk to var ievērot saimniecības, ja jūs redzat šos melorācijas strīpu tieši tumšāks strīpus, tur, kur ir melorācijas caurules bijuši. Tas nozīmē, ka mitrums ātrāk ir aizgājis tur prom. Iepšu arī nevar gruntsūdeņa līmeņi pacelties, jo viņi izskalojās pa trubām ārā, un līdz ar to šis mitrums tur ir samazinājies un augstnē ticis gaiss. Tas ir signāls tam, kad šīs mitruma pārbagātība un zemās temperatūras kombinācija ir bremzējusi. Tā kā tāda ir situācija. Es pilnībā piekrītu tavam sezonas raksturojumam, tu ļoti labi iezīmē to kopīgo bildi, bet tagad pastāst tieši par mēslošanu kā tādu. Kas tad ir šogad bijis īpaši to, vai arī prasīja, ko augs prasa, neprasa un kāda tavu pieredze no šī? Jā, par mēslošanu runājot, visi ir izdarījuši to, ko ir izdarījuši līdz šim brīdim, bet kopumā skatoties, tad šis ir vēl augstais periods. Dotā brīdī daudz saimniecības realizē otro mēslošanu, tā kā šis arī būs atbilstošākais mirklis. Un tad ņem vērā šīs atšķirības. Ar slāpekļa sensoru saimniecības, kas brauc, tad tie arī attiecīgi mēģina kompensēt un palīdzēt tiem lauku nogabaliem, kur viņi ir palikuši vājāki un tā tālāk. Tur šīs slāpekļa devas palielinās. Savukārt tur, kur ir diezgan ražīgi un veselīgi auguši, tur šī pārmēslošana nav vajadzīga, jo augs neatbrīvo no savas puses pietiekami daudz šo resursu. Un tad sensoru sistēma, mainīgās devas ir tās, kas palīdz šo raibo sezonu risināt, bet nevar atrisināt visas problēmas, protams, bet slāpeklis zinām mērā var daļu no šīm atšķirībām līdzināt. Tieši par otro mēslošanu runājot, tā kā tagad ir arī vēsas naktis un maz drusciņu vējains, tāpēc daudz ir izvēlās šo mēslošanu veikt tagad, lai atliktu laiku nākamnedēļ strādāt ar auga aizsardzības līdzekļiem. Un te ir drīzāk, tad man arī, es griežos pie tevis runājot par auga aizsardzības līdzekļiem, kāds tavs skatījums? Par auga aizsardzības līdzekļiem, jā. Ja uz mēslošanas savas mājas darbus esam visi sadarījuši, tad gribētos teikt, ka šobrīd ar herbicidiem, es gribētu teikt, ka liela daļa ir tikusi galā vismaz ar tām pirmiem ugunsgrēkiem uz lauka. Tas ir sakārtots, protams, vēl liela daļa herbicīdu vēl ies pa priekšu, kuram tā stratēģija ir, bet šodien īstenībā es no Kortevas puses vairāk gribēju par funkcīdiem tieši parunāt un par funkcīdu nozīmi. Un kas ir interesanti, ka mums ar Gati ir Agrikons sāk nedaudz pārklāties šīs nozares un kā mēs viens otram varam palīdzēt, jeb kurā brīdī
precīzā lauksaimniecība nāk tālākā tieši arī uz fungicīdu izsmidzināšanu. Bet par to mēs nedaudz vēlāk, bet iezīmējot par fungicīdu šogad, kāda varētu veidoties sezona. Nu, protams, ka mēs jau nezinām, kā viņi veidosies tālāk, bet mēs varam spriest tikai pēc fakta, pēc objektīvās realitātes, ko mēs šobrīd redzam uz lauka. Un ar ko atšķirās šis gads, kad pārmaiņu pēc ir tiešām vēl ir mitrums pie 31., 32., 33. stadija, kāda no kurā vietā ir, bet mitrums vēl joprojām ir. Potenciāli ziemājiem ir diezgan liels, es gribētu teikt. Lauki ir gana sabiezināti un ir visi priekstvēsneši, lai slimībai būtu kā labvēlīga vide, kurā veidoties. Līdz ar to mums ir jāplāno savu augu aizsardzība un jādomā, kāda veida funkcijas mēs izvēlēsimies. Varbūt paiesim gati tālāk pa lauku un pastīsimies par tām lauku plānākajām vietām un biezākajām, kur tad mēs te varam sākt vilkt kaut kādas paralēlas ar fungicīdiem un precīzo lauksaimniecību. No kur mēs esam atnākuši? Nu jā, tagad mēs esam šim pašam laukam, mēs esam pašā biezākajā apgabalā, kurā ir slāpekļu saturs jau ar sensoru, ka bija skanēts 4-5 dienas atpakaļ, bija 80 TSN, te ir ļoti biezs, ļoti reknis, un tad man ir jautājums, kāds ir tavs ieteikums ar fungicīdu strādāt šādā te apgabalā? Nu, protams, šādā vietā, kur tu redz, kad tiešām mēs ejam to maksimālo potenciālu un ka mēs redzam, ka šis nostūrs arī gana sabiezināts un tiešām veidojas tāds jau siltumnīcas efekts apakšā ar visu to, ka salīdzinoši vēsi laikapstākļi, bet mums ir patogēniem gana labvēlīga vide, lai tā gana labi attīstītos. Līdz ar to šādos momentos, ja es redzētu, ka šāds ir viss mans lauks, es, protams, spriestu pēc tā, cik kādas intensitātes funkciju izvēlēties un attiecīgi galvenais jautājums, kā tu to funkciju devu. Un, protams, šajā momentā, kamēr mēs vēl skatāmies tieši par to pirmo funkciju smidzinājumu, tā iet runa tieši par funkciju noklāšanu un uzsmidzināšanu, kad mums, protams, interesē viņu dabūt pēc iespējas tā kā dziļāk jau pie arī apakšējām lapām, kas ir vēl pēdējās, vēl zaļas, un tā, lai viņš maksimāli sāk to visu darbu arī no apakša, jo viņš fiziski tur tiek. Protams, ka pats funkcijas pārvietosies augā visos virzienos, bet tieši iet runa par to tehnisko noklājumu, mēs gribētu viņu dabūt iekšā dziļumā un pēc iespējas kopīgāk to bildi dabūt, kā mēs apklājam to augu. Lai tiktu sargāts, principā, arī tās apakšējās lapas. Jā, tieši tā, ceļš šobrīd viņas arī palīdzēs veidot visu to motīvu tālāk arī uz priekšu. Tad šis apgabals ir tas, kurā būtu jāstrādā ar vislielākiem darba šķidrumiem un jālieto, principā, arī produkta paredzētā maksimālā deva. Un kāpēc ar lielākiem šķidrumiem? Tāpēc, kad ir jāspēj šeit smidzinājumu miglai ar visiem pilītēm nokļūt līdz apakšējām lapām, jo te ir pietiekami liela konkurence, augšējās lapas šos te miglu jau paņem, bet smidzinātājiem palielinot darba šķidrumu daudzumu, palielinās arī spiediens parasti. Un palielinoties spiedienam, palielinās pilīšu izmēri. Un tā labā lieta ir palielinoties šim te pilīšu izmēra spektram, tātad arī smalkajām parādoties vairāk, tās pilītes sāk lidot arī apkārt otrai, trešai lapai. Un tādējādi, ja šo te darba šķidruma daudzumu palielināšanu šādā apvidū, mēs panākam to, ka tiek arī šis te funkcijas noklājās uz šīm te apakšējām lapām. Es gribētu vērst jūsu uzmanības to, ka šis ir salīdzinoši kaut kas tā kā jauns un progresīvs. Mūsu nozarē es gribētu teikt tieši par to, kā mēs līdz šim bijām skatījušies varbūt uz funkciju devas izvēlu vai lauku potenciālu novērtēšanu. Mēs parasti pastījāmies, ir potenciāls, nav, izvēlamies konkrēts intensitātes fungicīdu un piemeklējam devu, pieņemam, kāds būs ūdens daudzums un strādājam. Bet tas, ko Gatis stāsta, ir tiešām kaut kas drusciņ jauns. Un vēl tālāk sīkāk pastāstīs, kur viņš sasaucās kopā varbūt ar kādu jau no Cortez fungicīdiem un kā mēs varam mēģināt variēt un arī kaut kādā ziņā kaut ko ietaupīt ilgtermiņā un strādāt precīzāk. Tagad mēs no tā sabiezinātā apgabala esam atnākuši šeit, kur ar slāpekļu sensoru skanējot šeit bija apmēram 25-28 kg tikai iekšā, kas ir 3 reizes mazāk slāpekļu saturs pašos kviešos. Attiecīgi mēs jau redzam arī viennozīmīgi attiecīgi arī biomasā. Kāds tavs komentārs par funkciju lietošanu šādā biezībā? Jā, es teiktu, protams, ka funkciju devu mēs pēc biezības varbūt tik
tā koriģēt pat taisno īsti nevarētu. Nu, neproporcionāli. Jā, neproporcionāli, bet tas, uz ko ir noteikti vērst uzmanību, ir patērētā šķidruma daudzums. Un mēs tiešām skatāmies, ka te ir daudz, krietni skrajāk tie kvieši, un te, ja mums ir tāda iespēja, mēs tehniski to varam iespējot, protams, ka te būtu vērts strādāt ar zemāku darba šķīdumu daudzumu, jo te tā biomasa nav tik daudz, un attiecīgi tajā brīdī, jā, mēs kaut kādā ziņā ietaupīsim resursus. Jo principā funkcijas nostrādās gana labi, vienkārši ir samazināt darba šķidrumu. Tieši tā, un funkcijas arī padodās uz dažādiem darba šķidrumu daudzumiem. Viņš ir paredzēts protams, kā kurš, bet, ja runa par mūsu funkciju, tad ir 100 līdz 300 litri darba šķīdrums, kurā viņš var operēt gana veiksmīgi un nezaudēt nekādā veidā savas funkciju īpašības. Nu jā, un tad šādas nevienmērības izstrādājot auga aizsardzības līdzekļus, ņem vērā, strādājot ar tie paši saimnieki, kas brauc ar slāpekļa sensoru un koriģē slāpekli, tad var izmantot attiecīgi papildus auga aizsardzības programmu, kura ir paredzēta fungicīdiem un augšanas regulatoriem, specifiski katram produktam un pat katram ražotāja produktam. Tad izlieto pareizi šos te preparātus, lai palielinātu viņu liederību un lai tas nostrādātu efektīvāk. Un tad veidojās taupījums šajos apgabalos, kuros šī masa ir plānāka, un katram produktam, kas tiek izstrādāts, ir ražotājs parasti arī devis savus ieteikumus gan ar darba šķidrumiem, gan arī patiesībā darbīgās vielas devām uz tīruma. Un pieņemsim, kā katram fungicīdam tāds ir, bet, piemēram, Corteus produktam verbinam ir no 0,7 līdz, piemēram, litram. Tad šajā diapazonā jārens sensoru programmatūru var iestatīt, lai uz tīruma tiktu izstrādāts, piemēram, vidēji 0,8 litri šīs te produkts verben ar 200 litru ūdens šķidrumu. Un amplitūdā, kad samazinām apgabalos plānākajos lejā līdz 150 litriem, un savukārt biezākajos apgabalos līdz 250 litriem darbīgo šķiedru. Attiecīgi proporcionāli arī šī te darbīgās vielas deva. Un tādējādi šis te process tiek izpildīts un saimniekam ir veidojās iegūmi papildus ražai ir savi 3–3,5% no viena paša fungicīda. Ja tas tika vēl maisumā likts kopā ar augšanas regulātoru, augšanas regulātoram ir tieši tie paši principi, kas ir, kad jāsamazina ir plānajos augos, bet jāregulē tieši ir biezākie augi, tad tas veido vēl 3,5% ražas pieaugumu, kad šī auga aizsardzības līdzekļu pat lietošana ar slāpekļa sensoru saimniecībā ievieš vēl papildus 6 līdz 7% ražas korekciju uz augšu. Un preparāta ietaupījums vidēji ir uzrādījies no 12 līdz 15%. Tā kā izmantojam šīs te tehnoloģijas, tīpaši šī sezona ir pierādījusi tam, cik tādas tehnoloģijas ir nepieciešams tīrumos. Sveiki, Daiga! Čau, Sandra! Iesim skatīties mūsu minerālmēslas. Jā, būtu ļoti jauki. Neesmu vēl īsti redzējis, kā jums glabājās. Ejam! Es skatos, ka ir palikts apakšā palicis, kas ir ļoti pareizi. Jā, mūsu noliktavas puiši ievēro visus noteikumus minerālmēslu glabāšanai, lai pie klienta nonāk kvalitatīvs produkts un var mierīgi strādāt bez jebkādas aizšķiršanās. Jā, man ir patiešām liels prieks, kā redzams, ir cietais segums, paletes, un arī minerālmēsli nav sakrāmēti vairākos stāvos, bet, principā 2–3 stāvi augstāk nav sakārtots, tā kā visi glabāšanas noteikumi ir ievēroti. Man prieks strādāt ar kompāniju, kas ievēro visas kvalitātes standartus. Jā, un šobrīd minerālmēsli ir pat kā atvesti uz neilgu glabāšanas periodu, un tiklīdz būs pabeigts kraut, mēs apklāsim minerālmēslu krāvumu ar ūdenim drošu segumu, un viņi būs pasargāti no ārējā mitruma. Man prieks redzēt, ka puiši pastrādājuši, paspējuši jau apsekt, kamēr mēs tas staigājam, un ir korekti apsekts, ir gan segums, kas aiztur mitrumu, gan arī tā plēve ir nostiprināta ar paletēm, lai vējš viņu neaizpūš. Un man patiešām prieks redzēt, kad jūs tā strādājat, un es domāju, ka tev, Sandra, arī ir prieks pēc tam, kad zemnieks saņem kvalitatīvu mēslojumu, vai ne? Jā, tieši tā, jo mēs zinām, ka darbs labāk sokas, ja produkti ir kvalitatīvi un nav neviena aizķeršanās. Mēs ar Jāras Daigu esam uz kompetenču centra, kurā esam iekārtojuši slāpekļa
dinamikas demonstrējums. Un šajā izmēģinājumā, jeb demonstrējumā, es esmu izmantojusi no zemniekiem iegūtās receptes, kā viņi mēslo savus laukus. Šobrīd ir ļoti labi redzams tās krāsu nianses un šī dinamika visiem variantiem iedodam kopējo slāpekļa daudzumu 160–162. Pirmajā mēslošanas reizē, kas notika 28. martā, ir iedotas 150 kg aksana, kas kopumā ir 40 tīrvielā slāpeklis. Un attiecīgi otrajā reizē, kura mums iedotas 600 kg aksana, otrais nav izmantots, jo mēs šo te variantā izmantojam tikai vienu mēslošanas reizi aksanu, kā vienīgo reizi. Diemžēl tāda zemnieki arī dara. Tad variantā, kur ir 150 kg aksans pirmajā reizē lietots, ir otrajā mēslošanas reizē ir iedots 150 kg. Tas ir izdarīts 2. maijā, respektīvi nesen, pirms nedēļas. Jā, izmēģinājums ir ļoti fantastisks, un es patiešām ieteiktu katram zemniekam atbraukt un apskatīties, vismaz kaut reizi sezonā, jo patiešām vizuāli var redzēt atšķirības, un arī veicot mērījumus ar N-testeri, var redzēt būtiskas atšķirības. Un tas, ko mēs redzam, ka šajā brīdī šeit ir šķirne Bright, kur neatkarīgi no tā, cik daudz ir bijis pirmajā papildu mēslošanas reizē slāpeklis, tad maksimums, kāds N-testeru skaits ir sasniegt, tas ir 650. Un tad attiecīgi no tā, kā ir mēslots, tad ir veidojusies tā līkne. Un mēs redzam to, ka ja ar 600 tas līkne ir līdz pat vakardienai noturējusies taisni, tad ir manāms jau kritums un paredzams tas, kad šīs barības ielas ir izmantotas. Kvieši sāks just jau badu, un šī līkne turpinās kristies tikai uz leju, jo patiešām ir nepieciešams veikt papildu mēslojums. Un kā Sanda teica, diemžēl, kad zemnieki tā dara, jo arī, ja mēs ēstu, ja mums iedot vienreiz pavasarī paēst un pēc tam visu vasaru nedot ēst, mēs arī izjustu badu. Diemžēl ir jādod vairākas reizes mēslojums. Un, ja mēs paskatāmies uz pārējiem variantiem, tad var redzēt to, ka mēslojums, kur iedots 350, arī tas sasniedz sākumā ciparu 650, kas ir ļoti labi, augs ir paēdis. Pēc tam ir sācies neliels kritums ar N-testeru skaitļiem. Un, ja mēs paskatāmies uz to 150, arī sākotnēji nitrāta daļa ir ļoti labi nostrādājusi. Tas skaitlis ir uzkāps līdz 650, bet pēc pāris mērījuma reizēm ir sācies kritums. Un šajā reizē, kad mēs iedavām otro papildu mēslošanas reizi, kas bija 2. maijā, tas salīdzinoši nesen, šobrīd ir 9. maijs, tad kāpu mēs vēl pagaidām neredzam. Bet secinām arī to, ka laikapstākļi tādi, kā ir salīdzinoši vēsts. Šorīt vēl bija daudz kur saunas. Jā, un arī ņemot vērā, ka tās siltās dienas nav bijis pietiekoši ilgas, lai augsnes temperatūra arī paaugstinātos. Un mēs redzam, ka augi tiešām viņi nespēja izmantot mēslojumu pilnā apmērā, un vēl gan jau, ka kaut kādi krājumi ir, lai varētu pēc tam iesākoties siltākam laika periodam uzsākt intensīvāku augšanu. Un, ja mēs vēl pastamies par tiem variantiem, ka tā pirmā papildu mēslošanas reize, kā Sanda minēja, bija 600, 150 un 350 atkarībā no varianta, tad varam secināt, ja mēs vērojam N-testeru dinamiku, tad tā optimālākā deva no šiem variantiem, kas bija, tas bija tas 350. Bet, ja mēs pavērojam testeru skaits, tad, manuprāt, ja būtu vēl viens variants, kas vienmēr liekas, ka varētu vēl kādu variantu uztaisīt, tad tas optimālais būtu ap 280 kg aksana. Bet ir ļoti liels paldies par izdarīto darbu. Mēs šobrīd jau redzam labu dinamiku, mēs redzam to, kas notiek uz lauka, kāda bijusi salīdzinoši optimālā mēslošanas deva. Liels paldies, Sandra, par izveidoto. Paldies jums, kā arī iesaistījāties šajā arī projektā, jo mums jau ir svarīgi, lai mēs kopā mācamies, un tikai kopā mācoties mēs kļūstam gudrāki un viedāki. Jā, viedi vārdi. Esam atnākuši līdz šķirņu salīdzinājumiem, kur Skandagrā veic šķirņu salīdzināšanu ziemas kviešos, lai mēs varētu atlasīt labākās ziemas kviešu šķirnes mūsu apstākļiem. Un sējums ir iekārtots 14. septembrī. Izsējas norma 500 augus kvadrātmetru. Un tagad es varētu pastāstīt, kādi priekšdarbi ir veikti. Iekārtojot sējumu, pirms sējas ir iedots NPK 1324 12 300 kg uz hektāru. Un pavasarī 28. martā ir veikts pirmais papildu mēslojums ar aksanu 300 kg uz hektāru. Un nedaudz vēlāk 4. aprīlī ir iedots amonijas sulfāts, lai nodrošinātu sēru papildus. Un nesen 2. maijā ir iedots
aksan 200 kg uz hektāru. Jā. Un es domāju, ka mēs varētu ar tevi parunāt un paskatīties, jo es zinu, ka tev ir nedaudz mērījumi par slāpekļa dinamiku tieši šķirnēs, gan vēlīnākās, gan arī agrīnākās, kā tiek izmantots slāpeklis. Jā, tika iegūt ļoti interesanti rezultāti, jo tika mērīts vairākas šķirnes, kā piemēram Emīls, Fredis, Euklide, Zepelīna, Kask, Kreator un Brons. Un rezultāti ir pārsteidzoši to, ka visi kvieši, protams, mēslot ar vienādu schēmu. Un tas, ko mēs redzam rezultātos, ir tas, ka 3 šķirnes izceļās ar to, ka viņām vēl joprojām notiek N-testeru kāpums, bet pārējām visām šķirnēm N-testeru cipars krītās. Un ar to mēs varam secināt, ka ir šķirnes, kas slāpekli patērē nedaudz ātrāk, un ir šķirnes, kas ir varbūt pat vairāk piemērotas mūsu apstākļiem, un viņas vēl joprojām šajos vēsajos apstākļos, arī kas tagad ir iestājušies, viņas vēl joprojām var uzņemt un ēd slāpekli. Un tās šķirnes, kas ir tās, kuru testeru skaita skāp, ir Kask, Kreator un Brons. Jā, un salīdzinoši, kā Daiga teica, kad agrīnākās šķirnes mums ir tās, kas ir strauji patērējušas pavasarī to slāpekli, un tas arī norāda, kad agrīnajām šķirnēm ir tas straujāks attīstības cikls agrāk pavasarī. Jā, līdz ar to viņas arī vairāk ir prasīgas pret slāpekli. Viņam nepieciešams varbūt nedaudz vairāk gan slāpekļa mēslojums, gan arī mikroelementu mēslojumu, tāpēc arī būtu vērts padomāt par to, kādus mikroelementus mēs lietojam un kurā brīdī. Un tāpēc es īstenībā būtu vērts aiziet, tā kā šeit ir ļoti labs izmēģinājums, jums ir arī izveidot plakātu, mēs varat aiziet līdz Jāras plakātam, kur ir parādīts, kurās stadijās, kuri mikroelementi būtu būtiskākie. Jā, tā kā mēs tikko bijām pie šķirņu izmēģinājuma, secinājām, kad ir vairāk prasīgas un mazāk prasīgas šķirnes, un esam atnākuši līdz plakātiem, kas stāv pie Skandegas kompetenci centra izmēģinājuma, un šeit ir ļoti labi parādīts, kurās stadijās kurš elements ir nepieciešams un būtisks. Lapu analīze šogad arī ļoti labi parāda to, ka ir svarīgi mēslot ar mikroelementiem, un tieši tiem, kas arī patiesībā šobrīd parādās, tad šobrīd ir redzams, ka ziemas kviešos bora, vara, cinka trūkums, un tā kā sola tuvākajās dienās lielu karstumu un ilgstošu karstumu, tad mūsu ieteikums būtu arī lietot kālija saturošu mēslošanas līdzekli, kas būtu ārpus sakņu mēslošanas līdzeklis, un arī tādus ilgtermiņa mēslošanas līdzekļus, kas būtu suspensijas koncentrāti. Tā kā arī mankuziņš šajā gadījumā būtu ļoti liederīgs, varat lietot to vai kādu citu Jāra Vita suspensijas šķīdumu. Daiga, liels paldies, kad esi ieradusies un apciemoji mani kompetenci centrā un piedalies arī šajā projektā. Jā, paldies tev arī, Sandra. Šis izmēģinājums patiešām ir vērtīgs ne tikai mums, bet arī lauksaimniekiem. Tā kā iesaku visiem ierasties šejieni un tiekamies uz lauka, kā arī šajā kompetenci centrā. Jā, tiekamies uz lauka. Korteva Agrisēnis, Rudolfs, un šodien mēs parunāsim par fungicīdiem. Kāpēc fungicīds un kāpēc tieši šodien par to vajadzētu runāt? Tāpēc, ka esam 30., 31., 32., kaut kur jau ir 33. stadija ziemas kviešiem. Nu, un tad šis ir īstais laiks. Daļa jau, protams, kaut kur ir savu pirmo fungicīdu smidzinājumu sākusi veikt, daļa tikai domā par to, nu, daļai ir vēl visi procesi vēl priekšā, un, protams, arī kaut kad pienāks arī otrais fungicīdu smidzinājumus. Bet uz ko es gribēju vērst uzmanību tieši šajā sezonā? Tiešām ir pārmaiņas pēc mums ir mitrums, vēl joprojām šobrīd pie attiecīgajām graudaugu stadijām. Potenciāls tiešām gribētu teikt, ka ziemaskviešiem ir šogad, nu, tas viss var mainīties, neko vēl nesasolīsim, bet tas viss var mainīties, bet šobrīd tiešām visi priekstvēstneši ir par to, ka varētu mēs sagaidīt tiešām gana veiksmīgi ražas gadu. Bet, lai to mēs visu izdarītu, mums vajag parūpēties par dažām lietām. Un šī gadījumā par fungicīdu. Šobrīd pie patreizējā mitruma, pie patreizējās sējumu caurmērā biezības, nu, mums ir diezgan liels potenciāls tieši, piemēram, uz graudzaļu miltres, ka mēs varētu iekrist. Un šobrīd vairāk kārtīgi jau skatoties ziemaskviešu laukus dažādos Latvijas reģionos, protams, ka mēs redzam, tā miltres jau veidojās apakšā. Protams, ir šķirnes, kas ir ieņēmīgāks uz šo slimību, šķirnes, kas ir dabīgi izturīgāks un kurai tā miltres tā nekrīt virsū, bet tā varētu būt viena no slimībām, kurai ir vērts pievērst uzmanību. Un tajā brīdī, piemēram, ja mēs runājam par miltresu, kas ir tikai viena no daudzajām slimībām, kas mūs vispār pamatā metās virsū tiem graudaugiem, tad miltres gadījumā, protams, no Kortevas puses gribētos parunāt par tādu darbīgo vielu kā prokvinizīts. Un prokvinizīts ir mūsu
jaunākajā fungicīdā verbena iekšā, un viņš ir kombinācijā ar protiokanizolu. Un prokvinizīts ir tieši tā darbīgā viela, ka, ja mēs runājam par miltrasu, tiešām nav labākas darbīgās vielas, kas varētu spēcīgāk kontrolēt šo slimību. Kā viņš tieši strādā, galvenā tā nianse attiecībā par prokvinizīdu ir tā, ka mums vajadzētu viņu lietot profilaktiski. Prokvinizīts ir tā darbīgā viela, kuru vajadzētu augā dabūt iekšā pirms miltrasas parādīšanās, bet tajā brīdī, kad mēs redzam, ka jau ir miltrasas šīs tīmekļa veida apsarmas uz lapas apakšējiem stiebriem, protiokanzols būs tā darbīgā viela, kas jau tajā brīdī apstādinās esošo miltrasu, bet prokvinizīts būs tas, kurš strādās jums tālāk un turpinās aizsargāt to graudaugus attiecīgi nākošajām attīstības stadijām. Tā kā izvēlamies prātīgas šķirnes, prātīgi fungicīdus, sekojam līdz savam sējuma biezībai, skatāmies, kas notiek ar nokrišņiem un galvenokārt temperatūras. Protams, tiklīdz aizies lielās temperatūras augšā, šobrīd vēl salīdzinoši vēss, uzreiz reiķinamies, ka slimības arī tur būs un diezgan strauji progresēs. Tā kā iereiķinām laicīgi savu pamata auga aizsardzības līdzekli, šī gadījumā runāšu par fungicīdu, sazinamies ar kortēm speciālistiem, ja ir kāda vairāk jautājumi radušies, un tik tālu novēlu veiksmīgu jums sezonu.